Gatavi? Jā. Jau tālējiem uzlācis mēnestiņš. Debesis tumša. Mēnestiņš spīgļo. Vienam tēvam un mātei nebijis neviena bērna. Reiz tie abi aiz galda sēdētām runāja. Mazais būtu kā ezītis. Tos vārdus izsakot, mazs ezītis izlien no aizkrāsnes un saka. Es esmu jūsu galva! Vecie pieņem ezīti un izaudzina. Kad ezītis bija izaudzis, tad māte saka tā. Ja mans dēls būtu lielāks, tad paganītu cūkus, bet tik maziņu cūkus nomīs. Un ko tad? Ko bēdāties, gan jau izganīt? Vai tas tev bail nebūs dēliņ? Man no cūkām vēl? Tā tīra kauna lieta, dodiet tik šod, gan jau izganīt. Ezītis no aizdam cūkas uz mežu un sāgana 3 gadus. Nemaz mājā nedīdams, nezinu. Cūku pulks pieaudzis par tiem gadiem tik liels, kā ne izskaitīt nevar. Tomēr ezītis tev nogana uz matu. Bet nu gadījās, ka tās zemes valdnieks bija izgājis tai mežā medī un tur apnāja. Viņš maldoties ierauga ezīču cūku pulku, bet pašu ganiņu neredz, jo ezītis ielīdis vāverīšu cērpā. Vai te kāds gan ar pie tām cūkām? Valdnieks skaļi sauc. Čē, te jau esmu! Ezītis cērpā atbild. Kur tu esi? Vāverīšu cērpā esmu vēl. Nāc šurp izrunāsimies. Kā labi, ne? Ezītis izrāna un atbild. Kā tu tik maz vari cūkas noganīt? Kā tu tāds liels vari apmaldīties? Izved mani ārā no meža. Kā labi, ne? Dod savu jaunāko meitu par sevi. To nu gan ne. Es tev tādam mazam krupim došu meitu. Kā neta, meklē pats ceļu. Kur tu esi? Vāci mazo ganiņu. Nevaru visu ceļu atrast. Nāc izved mani ārā. Ceturtainu jau. Kā labi, ne? Dod tik man savu jaunāko meitu, tūlīt pa sevi. Ej, ko tu muldi? To jau nevar. Ka ne tā meklē atkal savu ceļu. Nu kas ir? Izved mani laukā. Atkal jaunainu jau. Vai jā? Nu kā labi, ne? Nu dod tik man savu jaunāko meitu, tūlīt. Ko ar tevi iesākt? Ņem veselu. Nu tad tu apsoli to jaunāko meitu, ja? Apsolu. Labi. Tad jāj man pa šo teku pakaļ, bet steidzies, kamēr man cūkas neizklīst. Ezītis parāda valdniekam ceļu, nosaka, kurā dienā būšot uz kāzām braukt, un tad steidzas, ko tik viena māk pie cūkām atpakaļ. 3 dienas priekš kāzām ezītis pārdzen cūku pulku tēva sētā. Ezītis dzen cūkas pie tēva. Jā, tu cūkas vēl nevar atrast pakaļ. Ezītis apmaldījās, tas nekas. Jā, man vairāk teksta nav. Ezīt. Ev, bet te gaidi man bija tā. Nāc šurp, Ezīt. Vai pie mamītes jāpār? Nevērt ilgu. 3 dienas priekš kāzām ezītis pārdzen cūku pulku tēva sētā. Tēvs saņem rokas, jo visas pūtas ne tikai pie tēva. Pie tēva. Tēvs saņem rokas, jo visas pūtas. Cūku tagad lēra. Visi aizgaldi, visi pasekšņi, visas malu maliņas pilnas. Iet kur gribi, visur rukšķi. Valdnieks nesagaida visu šo plikām rokām. Valdnieks
Ienaisa jau pa kuklē bija jau. Valdnieki iejūt savas cūkas. Jā, Tur palika kaut. trešajā dienā. Trešajā dienā agri Ezīts uzvelk goddrēpes, pārvelk eža kažociņu tā pāri, aizjūt 2 melnus gaiļus. Ezītis aizjūta 2 melnus gaiļus. Tāšu karietei priekšā un tad laiž to malku uz pili pie savas līgavas. Laid, Ezīti, uz pili, uz pili. A kur tā pils ir? Jā, tālu. Ar pupus, kur laižat skriņķi. Uz riņķu. Valdnieks nesagaida visu. Gaini darīja, kas tur vēl bija? Valdnieks nesagaida visu šo plikām rokām. Tas pavēl karavīriem ar akmeņiem mest, lai tāšu karietes sašķīstu un gaļus nosistu. Bet kurš akmens nāk, tā gaļi? Pārs augšu, akmeni pa apakšu cauri. Un tā vien, kamēr karieta apstājās pie pils durvīm, ap gaļi nodzied. Pikere gūki, mūsu valdnieki. Negriežas tev pie gaļi. Tā ir, ka viņi mazīgi. Karieta apstājas pie pils durvīm un tie eži vēlreiz, ne gaļi vēlreiz nodzied. Nodzied! Eši gaļi vēlreiz nodzied! To ir pikeri gūki! Līgava iznāk pretim, ieceļ Ezīti zīda priekšautā un ienes pilī. Nes Līgaviņu. Nāc te būs pils, lai skatītāji. Vai nu kas jau nu man novēlēts ar tādu dzīvošu? Abas vecākās māsas smejas un zobojas. Ar jaunāko. Paiet nakts, no rīta Līgava atkal ieceļ Ezīti savā priekšautā un aiznes uz baznīcu laulāties. Ej, tad uz baznīcu pie kaut kur pie mēneša baznīcu. Iet uz baznīcu laulāties Līgava ar savu Ezīti un vecākās māsas par viņu zobojas. Laulības gredzenu Ezītim uzbāžas ķepiņas un pēc laulībām sieviņa ieņem savu vīriņu priekšautā, lai pārnestu atpakaļ uz pili. Citi gan smejas par jocīgo pāri, tāpat arī atkal vecākās māsas smejas par jocīgo pāri, kamēr Līgaviņa dodas atpakaļ uz pili. Bet jaunā sieva tik atbild. Lai jau kāds nu man ir dots ar tādu dzīvošu. Diena paiet, pienāk vakars un Līgava redzīt dodas gulēt. Zaļo gultu dod. Līgava redzīt. Pils ir plaši, daudz istabu. Līgava redzīt, neiet. Redzīt. Kopā kāds. Līgava aizmirst. Vakarā gulēt iedams Ezītis novilcis savu ežu kažociņu un nolicis kājgalī. Sieva to redzēdama. Kur tev kājgalis? Sieva to redzēdama. Jābūt ir. Tums ir atnākusi, mēnesis spīd logā un sieva to redzēdama Ezīti novelkot kažociņu gultgalī domā. Kam nu tādu ēkšķainu kažociņu glabāt? Pag, lai tik vīriņš piemiek, kažociņu vajag sadedzināt. Tu tik manu gorteksu nesadedzini. Bet kas tad notika? Ew! Līdz ko kažociņš sadedzis, vīriņš uz nāvis slims. Līgava nu raud un aizbild
Ezītis tur pretīm par sāpēm nebēdādams, vēl sieva mierina, sacīdams. Zinu. Ka ļaunā nodomā to nedarīja, bet tev vajadzēja ar vīriņu aprunāties iekams pie tāda darba ķerī. Vajadzēja gan. Nebūtu tu tagad kažociņu sadedzinājusi, tad pēc 2 nedēļām būtu tā kā tā nodomā. O, tad tu to nezināji. Tomēr, ja izcietīšu, tā tiktu redzējis brīnums. Asaru vietā tu līksmosies. Grūti Ezītim gāja, tomēr viņš cieta un izcieta. Ezītis cieta. Ezītis cieta. Kā tev es to varu parādīt? Nu tā, vēdaru un Man uz galvas paši jānostājas. beidzamo dienu slimība nejauki vārdzināja. Līdz ko saulīte norietēja, Ezītis no gultas ārā, nošņauts 3 reizes deguntiņu. Noslaukt deguntiņu. Un aci mirklī paliek par staltu, ķēniņa, Domāju, es nevaru par galu dabūt. Kas nekas. Ezītis kļūst par staltu ķēniņa dēlu. Sieva stāvs karali, no priekiem atdod valsti savam znotam. Kas par kirkstelēm? Jaunais valdnieks ataicina visus savus vecākus pie sevis abus divus. Tak pie manis jāicinās. No mammi cēlies augšā. Pie mamma. Un kopš tās dienas, kad Ezītis uzaicināja vecākus uz pili, kopā ar savu jauno sieviņu un visu ģimeni, Karaļvalstī valdīja prieks un līksmība. Tā viņi dzīvo laimīgi vēl šo baldienu. Nolaižās priekšos, ja? Jā. Ev, pa šito es nebiju padomāt. Visi iesaistītie vajadzības kopīgo foto. Karavīri,